Labrīt, 9:36 minūtes, te radios konto un minējumi par to, kas mums šodien ir. Kāds mums ir versijas? Minējumi ir Kristīna un Kristaps Liepiņi, jā, alpinisti, jā. Viņam šodien grāmatas prezentācija. Jā. Tad nopietni, jā? Šodien? Jā, tieši šodien. Tāpēc droši vien arī mūsu klausītāji tā min, jā. Aiša ar vīru. Vai cits versijas varbūt? Vai arī Jānis ar sievu? Tagad man interesē, kā jūs viens otru saucat ikdienā. Tā, es saucu Aiu ļoti daudzos vārdos čau radio klausītāju, un tad Aija vienā brīdī viņa sakrājās limiti, cik reizes drīkst viņa tā nosaukt, viņa saka, beidz, man apnika, šitā man nesauc. Tātad kā tas ir? Kas ir? Mīļumiņa, sieviņa, Aiņa, jā. Labi. Aija, tava versija? Jānis, pēdējā laikā Jānis. Ko viņš tev ir nodarījis? Kāpēc tu man sauc? Un tad es prasu, ko es tas nodarījis, ka es man pie Jānis saucu? Nē, labi, Jānčuks. Mums jau šī rīta viesi ir Aija un Jānis. Labrīt, un jums ir Jeb Aiša un vīrs. Labrīt. Jeb Aiša un vīrs. Jums koncertūra ar ļoti brīnišķīgu nosaukumu sākusies. 12 stāsti pavasara vakaram. Par ko stāsti? Nu jā, tā ir reizē gan koncertūra, bet īstenībā arī koncerts stāsts tur ir. Tā vēsture sākās Covid laikā, kad mūsu Reizeknas Gors palūdza aizbraukt viņiem ciemos, jo viņi drīkstēja, jau 36 cilvēks ielaist zālē, un viņi nevar atļauties neko vairāk kā vienu mājsaimniecību, kas drīkstēs skatuves kāpt. Un tad mums vajadzēja izdomāt, ar ko mēs varam uzstāties kopā, jo, mums jau nav tāds kopīgs programmas, un tad mēs izdomājam šo koncertu, mums nav kopīgs programmas, bet mums ir kaut kāds mīļas dziesmas kopīgas abiem un katram savs, un aiz viņām ir īpaši stāsti, ka šīs dziesmas ieliekot atvilknītē. Un tā arī tap šī pavasara programma, kad katrai dziesmai kāds ļoti īpašs stāsts no mūsu dzīves, kāpēc viņi ir. Kā jūs atlasījāt tos stāstus? Nu, katrs savus sākumā, un pēc tam salikām šos stāstus kopā, un tad izvilkām kopsaucējus un kaut kādus. Un bija dziesmas, kas mums sakrita, vesels 2. Kuras tās bija? Un tās, es negribu atklāt, tāpēc, ka jānāk uz koncertu. Tur jūs atklāsiet? Tur mēs atklājam, jā, šo momentiņu. Jā, un es kaut kur uzkāros bišķiņu. Nē, visi kārtībā, jā, mēs izvēlējāmies tad sākumā visas aizdziesmas, ko viņi izvēlējās, un tad palika pāris pieliku savējās. Un tāpēc arī jautājums, piemēram, kā biežāk saka, Aijas Andrejevs vīrs vai Jāņa Aišpurs sieva? Kā jūs apraksta? Kā biežāk? Es nezinu. Ja šādā formātā aprastu loģiski ir Aijas Andrejevs vīrs, jā. Forši. Jāni, tu esi džentelmenis. Jā, absolūti. Mēs nospēlēsim no sākuma tad vienu Jāņa dziesmu un pēc tam vienu Aijas dziesmu. Kas būs veltīti tiem, kuri uzrakstīja to pirmo minējumu par alpīnistiem, jā? Jā. Mums ļoti patīk staigāt pa kalniem, bet ar alpīnismu vēl neesam aizrāvušies, bet kas to lai zina? Aiziet, 9:40 minūtes. Radio Konto. Dziesma, pēc kuras nekad nav miera. Man vienu gadu bija šāda devīze. Kad tev likās, ka tu esi kaut ko sasniedzis, tu sev atgādini. Pāri kalniem citi kalni būs. Ja? Tā kā atslāps čali un dodies. Dodies tālāk, jā. Pagaries skaļāk un dzied īdzi. Šodien pie mums tādu mīlīgu viesi, tādu gaišu, saulē. 46 minūtes. Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva. Labrīt. Mēs spēlēsim... Jāņa sieva. Jāņa sēt un Jāņa sieva. Jūs pirmīt minējāt to savu jauno koncertu programmu, kur jūs varēs satikt ar koncertu programmu? Šajā nedēļas nogalē mēs būsim Kuldīgā, Smiltenē un Bauskā. Es atceros, pēc tam pirms lieldienu brīvdienām mēs būsim Madonā 16. manuprāt. Aprīlī. Tad, kur mēs esat forši izbraukāt Latviju un jums vēl par to maksā. Izcili. Ādažu kultūras centrā, Jēkabpils, Tausamāk, Taulas kultūras centrā, Labi. Būs jau labi. Rīgā arī. Jā. Būsiet nobraukušies līki. Jā, aprīlis būs tāds Kurš izvēlējās pilsētas? Kuram pēdējais vārds? Menedžments. Mēs visi kopā, zin kā. Okay. Labi. Pirms mēs turpinām ar dziesmu, ko es izvēlējos no tolaik vēl Aišas repertuāru. Te obligāti man jānodod sveiciens pa bīdam. Sveiciens labām draugam un kaimiņam Raivim Lezdiņam. Viņam šodien dzimšanas dienas veic Aldis ar ģimeni. Un iedomājies, kā Aldim ar ģimeni paveicies, kā Aija Andrejeva dziedās apsveikumu dziesmu.
Jā. Aldi. Daudz laimes dzimšanas dienā. Dzimšanas diena kaimiņam Raivim. Vēlreiz. Raivi. Daudz laimes dzimšanas dienā. Bet tu ļoti labi, Valdi, pieminēji, toreiz viņa sauc Aišu, viņa tautiešu latviešu. Lūdzu, nesauciet Aiju, Andreju par Aišu. Besi ārā, vai ne? Mani reāli tas uzvāk vienkārši. Mani nē, īstenībā. Jo tā kā uzstājās Aišiņa. Aišiņa viņa bija, kad viņa bija fabrikā. Tagad man sieva ir Aija Andreja. Okay. Bet mīļie draugi, tad, kad Jāņa klāt nevarat nesaukt, labāk nesauciet, jo viņš paliks dusmīgs, bet man nav iebildumu. Dažreiz. Es jūtu, ka briest. Labi, Valdi, kas ir tas muzikālais pārsteigums, ko tu esi sagatavojis mūsu klausītājiem? Un arī Aijai, jo Aija nevarēja uzminēt, kas ir tā dziesma. Tas ir kaut kas tāds pasens no latviešu popmūzikas, jā, tiem laikiem, kad es vēl nebiju piedzimis. Klasi. Aiziet.